Arturs redz tikai gaismu, taču atšķirībā no daudziem citiem redzes invalīdiem, kuri skumji sēž mājās, puisis dzīvo pilnvērtīgu dzīvi un studē. Nākamgad viņš cer iegūt maģistra grādu. Pabeidzu Strazdmuižas internāta vidusskolu, un es sapratu to, ka ar vidējo izglītību nekur tālu netiksi. Un tad es iestājos Liepājas universitātē. Tad vēl viņa bija Liepājas pedagoģijas akadēmija. Es iestājos par vēstures un sociālo zinību skolotāju. Prakses es izgāju, pirmo es izgāju Strazdmuižas internāta vidusskolā, un pārējās izgāju tā saucamajās masas skolās. Viena bija Kapsēdē, otra Dundagas vidusskolā. Tieši vidusskolai un pasniedz viņiem vēsturi, politiku, kultūras vēsturi un filozofiju. Pabeidzot vēstures un sociālo zinību skolotāju programmu, es sapratu, ka ar to vēl nepietiek, un tagad studēju maģistrantūrā karjeras konsultants. Liepājas universitāte un tās studiju process, protams, nav īpaši pielāgots neredzīgiem cilvēkiem. Pavadonis man ir mamma, kas man palīdzēja arī mācībās un palīdz vēl joprojām. Tagadējā arī studiju procesā. Akadēmijai, tur ir tikai ar pavadoņiem, ar asistentu. Jo viens pats lielajā mājā ir grūti orientēties, un cilvēku daudz, apgaismojums nav īpaši labs. Bet tādā ziņā pasniedzēja ļoti pretimnākoši. Viņam tagad, pat cik es te maģistrantūrā esmu, man visi materiāli lielāko daļu ir elektronikas. Ir arī uz lapām, tad mamma nolasa priekšā, un tad mēs strādājam kopā, rakstām darbus. Mans mērķis ir tāds palīdzēt savējiem, tas ir redzes invalīdiem, lai viņi nāk uz biedrību, vairāk iesaistās šeit, nevis sēž mājās un skatās televizoru. Mums ir ļoti daudz pulciņi, kā piemēram ādas apstrāde, pīšana, mezglošana, floristika un tam līdzīgi. Arī mums ir sporta klubs Ezerkrasts. Katru gadu braucam uz sacensībām, uz Spartakiādēm. Arī pats Arturs no studijām brīvajā laikā nesēž mājās. Mēs sazvanamies ar draugiem un uz kādu Latvijas izlases pārbaudas spēli vai Rīgas Dinamo spēli aizbraucam uz hokeju. Tas ir daudzreiz foršāk, vismaz man, nevis tur vazāties pa kaut kādiem mūzikas klubiem. Izbaudīt to atmosfēru, kā ir hokejā. Ka visi balso pa to Latvijas izlases vai pa Rīgas Dinamo. Un kad mūsējie tieši iemet vārdus, ka visi bļauj, tas ir forši. Tuvākajā laikā Arturs Liepājas neredzīgo biedrībā strādās savu maģistra studiju praksi. Tās laikā viņš iecerējis citiem redzes invalīdiem iemācīt, kā uzrakstīt savu CV un kā atstāt labu iespaidu darba intervijās. Es domāju tā, ka iedot viņam, tam cilvēkam tieši to motivāciju, kad ir kaut kas cits, kur aiziet, piemēram, uz to pašu biblioteku vai šeit uz semināriem vai uz pulciņiem, nevis sēdēt mājās. Mans uzdevums būtu iedot to motivāciju viņiem, lai viņi nesēž mājās un nāk šeit, līdzdarbojās.